mikroplēvas un gaismiņām. Nu, ļoti romantiski iekša. Jācer, ka šie dūmi nebūs vēl sabojājuši visu. Nu, es domāju, transporta firmas var sākt skatīties Iveco virzienā. Jā, ļoti augsti izturība demonstrēja Iveco dzinējs šobrīd, jo vajadzētu jau būt, ka viņš ir beidzies, bet vēl joprojām viņš strādā un gana labi strādā. Ja var uzstīt rīteņus, kas ir uz bremzi nolikti. Atcerēsimies svars, protams, arī krietni lielāks pusiņam nekā vieglai automašīnai, tātad saķers koeficients tiek palielināts iespaidīgos apmēros. Un izskatās, ka tā žūri ir sagaidījusi to, ko arī gaidīja, šo nežēlīgo burnautu, ka kūp deg baigi nekur nebrauc un tiek iznīcināts. Bet tie dūmi pa izpūtei, cik viņi ir daudz un melni. Tikai neviens līdzjutējs neuzdrošinās pienākt šādam autobusam. Te jau man sāk izskatīties, ka atstēmē jau pēc šīs skaistās balvas, jā, attieksmi pareizā. Tas busiņš ir nostājies šķīps, līgs, samocīts, bet joprojām automašīnas. Vai tas izdosies Kristapam? Pagaidām vairāk izskatās jā nekā nē. Skatītāji taisam troksni, es domāju, ka Kristaps to ir pelnījis. Kristaps nelaiž vaļā, Kristaps tik grāva. Jā, uzvalks pat joprojām ir sabuktēts pareizajās vietās, tur viss ir kārtībā. Šlipse, jā, tur ir arī šlips un kaut kāds attēls virsū, nevar īsti saredzēt dūmos. 23 gadu čalim neprecēts, visi bērni nav pilnīgs tīratnis un tik strādīgs, kravas bus ierodās uz tusiņu. Tur ir viss skaidrs, ja viņš brauk mājās uzreiz ar kravu, paņem kaut ko izdarīt saimniecisku. Ir tāds skaņīgi, Šis ir never ending story. Jā, vajadzētu to dziesmu no tās mūtenes tagad, jā, par to lidojušo suni, man liekas. Es domāju, ugunsdzēsēji var sākt gatavot jau savus šļūtenes, jo izskatās, Kristaps ir gatavs nodedzināt to busiņu.